Iznākot no harēma, pieņemšanas zāles ir šādas skaistas trepas lejā. Ļoti skaistiem griestu veidojumiem. Nolaižoties lejā pa šīm skaistajām trepēm, atkal paveras kaut kāds cits skats. Liels milzīgs spogulis un atkal skaista zāle. Nu, tad te beidzot ir tā lielā galvenā harēma zāle. Es ņemšu no viena gala. Ir dažādas istabas, kur ir dzīvojuši gan bērni, gan naložņicis, tā saucamās prostitūtas vai apkalpotājs seksuālās sultānēm. Klāt pie sievām, kur sieva dzīvojusi, un tad vēl bērni un kalpones un apkalpotāji, skolotāji, kas skolo viņu entos bērnus un nu tā. Es labklājuši tagad visu apkārt. Skaists jau ir tas harēms, bet nu šitais zelta karātiņš. Bet priekš tiem laikiem tas bija ok, jo cilvēkiem bija ļoti grūti izdzīvot. Tā kā katra meitene droši vien, ka bija priecīga būt par kaut kādu sultānu, tā teikt, naložņicu vai piegulētāju. Un šis esot pats lielākais paklājs, cik nu tur tā kvadrāta metrāža visā pilī, ja ne visā Stambulā, neatceros vairs. Protams, kristāla lustras. Tika pieminēti arī šie divi skapi, kas esot tāds Stambulas stila interjera elements. Tur vēl viens skapis blakus ir. Tie kristāli, kā viņi visai skaisti. Pamatnes laikam no sudraba vai ziloņkaula. Nenofiksēju, bet iespējams, ka te ir kāda mācību telpa bijusi. Tālāk iet mums gaitenis uz priekšu ar mākslas darbiem gar sienām. Skaista vāze. Rādīšu tuvāk šo rozā. Man vajag ir trauki. Man ļoti patīk trauki, tāpēc es kaut kā pievēršu tam speciālu uzmanību. Trauki, dažādas detaļas, zelts, spīdumi. Šī savukārt ir virtuves telpa ar ēdienu gatavošanu. Šeit nevar nepievērst uzmanību šim brīnišķīgajam zilajam komplektam. Nu jā, tas tā vairāk man pašai interesē. Tālāk ir tumša zāle ar sultāna personīgajām lietām, kā ordeņiem, dažādas apbalvojumu zīmes, medaļas. Te ļoti skaistas lietas, vismaz no malas izskatās skaistas. Šī te vāze. Atkal trauciņi. Ir dažādas personīgās lietiņas, sīkumiņi, trauciņi, tintei, šķīvīši, pulkstenis. Tāds toaletes komplekts atverums, šķēres tur ir iekšā. Un visādi pakstamie, griežamie, spogulītes. Laikam jau kā bārdu dzenamie šie varētu būt, jā. Un cigāri, pīpējuši arī maitas ir. Man pašai patīk
patīk zobeni. Es kaut ko tādu ieraugu, man vilna sāk celties, man patīk. Tāpēc es nofilmēju arī dažādu veidu zobenus. Te ir uzrakstīts, kam kas pieder, bet zeltājas šūtvīls. Tad te par rindā visi tie sultāni, kas te darbojušies ar visiem gadu skaitļiem, var apskatīties. Vai šis ir nesmaks vecs. Sirms punkts. Brillī. Nu tā. Ir šāda istaba skaista. Arī izskatās sieviešu puse. Kaut kas no harēma. Priekš tādiem rozīgiem, gaiši ziliem tūņiem.